turpinām iesākt to mūsu interviju ciklu par medību suņiem. Un šodien es esmu aicinājis uz interviju Latvijas Mednieku kinoloģiskās apvienības valdes priekšstādātāju Armandu Cirskungu. Un patreiz jau mūsu portālā ir jau publicētas jūsu apvienības pasākumu grafiks nākamajam gadam, un ir plānoti šī grafika ietvaros arī apmācības un treniņi. Un viena no aktuālākajām tēmām mūsu portālā ir patreiz par to, kā notiek medību suņu apmācības un darba pārbaudes. Mans jautājums ir, kā jūs saprotat medību suņu apmācību? Un kas tas tāds ir? Jo dažiem cilvēkiem nav tas īsti saprotams termins un nav īsti saprotams, vai tas ir nepieciešams. Kas tad būtu tā suņa apmācība? Suņa apmācība būtu iepazīstināšana ar dzīvnieku, ar to, uz kuru viņš medīsies, ar kuru viņam jāsaskarās būt ikdienā. Un es domāju, ka tas nemaz nav svešs termiņš, jo tieši tie cilvēki, kas nodarbojas ar medību šķirnes suņa audzēšanu, pavairošanu, vismaz manā pieredzē, neko jaunu tur nesaskata. Tas nav nekas jauns, nav nekas tāds, kas nebūtu neiespējams. Tās ir apmācības uz meža cūku aplokā, apmācības salu suņiem mākslīgajās salās. Tie ir divi pamatprincipi, ko mēs darām mākslīgos apstākļos. Tas ir volieris ar meža cūku un alās pretim ir āps, labs un ienots suns. Tagad teiksim, tie cilvēki, kas ar to nodarbojas, tas mums iet gadu gadiem, cik es atceros sevi kā kinologu, tas jau ir pastāvējis, un tā, tas nav nekas jauns. Kurš šobrīd, teiksim, Latvijas mērogā nodarbojās ar medību suņu apmācību, un kā jūs domājat, vai Latvijā ir atbilstoši kinologi, kas varētu apmācīt medību suņus? Tātad mums ar alām nodarbojas Plinciemā, Gubareva kungs, Mālpilī Karpoviča kungs. Tas mums ir tikai divas mākslīgās salas, tas ir Mālpils un Plinciems. Mums notiek alu suņu čempionāti regulārie. Tas pa visiem 3 dzīvniekiem tad ir kopvērtējums. Un gada griezumā notiek arī alu suņu apmācības tieši uz šiem dzīvniekiem. Ne tikai čempionāti. Čempionātā piedalās gan pieredzējuši suņi, gan jaunie suņi. Pārbaudē uz meža cūku. Volieri mūsu kinologiem ir visā republikā. Kurzemē tā ir Turlava, Halūksne, Salnava, Madonna mazais volieris. Tur tos lielos suņus īpašnieks negrib, lai pārbauda, bet labprāt apmāca jaunos suņus. Un šogad pirmo reizi notiks alu suņu pārbaude uz meža cūku aplokā Madonā, jo tas aploks ir mazāks par 4 hektāriem, lai pārbaudītu, teiksim, laikas dzinējs, viņus tam noteiktā platība ir kā minimums 4 hektāri, bet cik tas aploks mazāks par 4, tātad mēs izmantosim tur alusuņus, iepazīstināsim, kāpēc tieši alusuņus, jo dzinēju medībās piedalās, kā mēs visi zinām, gan terjeri, gan takši, gan foksterjeri. Tātad arī tiem suņiem ir jāmāk var parādīt sevi, ko viņi dara, kā viņi uzvedās pret dzīvnieku. Arī tad, kad cilvēki iegādājas jaunu sunīti, viņi uzdod jautājumu, kur es varu redzēt, kā to izdarīt, un kāpēc, kad nē. To var izdarīt jebkurā aplokā, kurā ir kinologi izvērtē to sunīti, pastāsta, kas jādara sunim, kā jāuzvedas saimniekam. Tā, lai cilvēkam būtu priekšstats par to visu, tāpēc arī tie aploki pastāv. Pārbaudījums un apmācības var pie jums veikt jebkurš suņu saimnieks, vai ir jābūt jūsu biedram? Vai? Nē, biedram nav obligāti jābūt. Nav obligāti jābūt biedram, vienkārši sunim jābūt ar izcelsmes dokumentiem, tas ir noteikts. Mēs aplokos nepieļaujam bešķinas suņu laišanu iekšanu, nekādu suņu, kas ir kaujas suņi un cīņas suņi. Jo ļoti bieži es esmu dzirdējis, personīgi gan nav nācies nekad satikties, kad teiksim, pierīgā ir tāds prasība, jebkuru suni pārbaudīt, vai nevarot uzdots ir žoga īpašniekam, vai nevarot.
Protams, ka tas nebūtu prāta darbs laist iekšā kaut kādu Argentīnas dogu vai bulterieru, kas... Nu jā, par cīņas suņiem, protams, un par sargu suņiem, protams, tur tas ir skaidrs, ka tos nevajadzētu laist. Bet pieņemsim, ja tie ir jaukteņi, nezinu, starp medību suņu šķirnēm. Nu, redzat, jaukteņi starp medību šķirnes suņiem, tas ir tāds stiepjams jēdziens, kas tad ir jauktenis. Jauktenis ir tad, kad ir sapārojušies šķirnes suņi un sanāca suns bez izcelsmes dokumentiem. Ja. Mēs it kā nemēģinām popularizēt to un nemēģinām arī pieļaut, vienkārši, ja to dara īpašniekam, pieder tie žogi, ja. Bet mūsu darba pārbaudēs tādas viņi nepiedalās. Īpašniekiem, protams, ja viņš grib to suni pārbaudīt, tā jau tas attiecas tikai uz īpašnieku. Jo gan volieri, gan alas ir privāti īpašums, tas nav mūsu kluba īpašums. Un, ja īpašnieks to pieļauj, tad tā ir cita lieta, bet mūsu noteikumos tas nav. Tad, teiksim, jūs uzskatāt, ka medībās vajadzētu piedalīties tikai šķirnes suņiem? Tieši tā, šķirnes suņiem jau kā sanāk, tad, lai iegūtu mednieku kvalifikāciju, ir jānokārto eksāmens. Lai nokārtot eksāmenu, ir jābūt zināšanām, un tad, lai iegādātos ieroci, arī jānokārto. Cilvēkam jābūt drošam. Jā, viņš nevar būt kaut kāds slims cilvēks, vēl kaut kas, un kāpēc mums tad viss sabojāt, ja ir dokumentēts cilvēks, respektīvi mednieks, atbilstošs ierocis. Mēs taču neejam kaut kādiem tur, neesam akmens laikmets ar paštaisītiem ieročiem visiem, jo to nosaka medību likums, ka nedrīkst izmantot, un tas ir manā skatījumā krimināla noziegums, kad izmanto nereģistrētus medību ieročus. Tāpēc arī, kāpēc mums pēkšņi paņem tādu kaut ko, ja mēs suni pielīdzinām pie kaut kādiem medību rīkiem, jā. Arī medību rīki ir jāreģistrē. Kaut kā manā skatījumā tas nelīmējas kopā, un es esmu pret to, lai piedalītos bezšķirnes suņi. Bet, ir, protams, ļoti bieži dzirdēts, teiksim, no mednieku vidas tādas apgalvojumi, kad brīžiem varbūt tie jaukteņi pat strādā labāk medībās nekā medību suņi, medību šķirnes suņi. Šeit es gribētu varbūt nedaudz oponēt to visu, tikko es biju absolvējis Latvijas lauksaimniecības akadēmiju, pat universitātes, atnācu strādāt uz Kokneses mežrūpu saimniecību, tad bija mežrūpu saimniecības, nosūtīja mani uz Ērgļu mežniecību, tad bija blakus Katrīnas mežniecība, un parādījās jauktenītes. Bija takšu puika, samīlējis foksterieru meiteni. Kā jūs jau sākumā uzdevāt jautājumu, 2 medību šķirnes suņi. Suns bez izcelsmes dokumentiem strādāja ļoti perfekti. Tajā laikā, kad es mācījos, lai taptu par mednieku, nācās diezgan sūri un grūti. Gribaspēks bija lielāks nekā varēšana, jo, lai kļūtu par mednieku, bija jāiet gan pa dzinēju, gan jānokārto mednieku eksāmenis, bija jābūt ļoti lielām zināšanām, un, lai iestātos kaut kādā no medību klubiem, tad nebija klubi, pie mednieku makšķernieku biedrībām bija, nosauks viņus pa klubiem, es vairāk neatceros, kā tur bija. Kolektīvi, jā, lai tiktu kolektīvā, bija jāgaida, kad kāds cilvēks vai atsakās vai aiziet pensijā, vai atsakās, vai nomirst, un tad tikai kā jaunais mednieks varēja tikt iekšā medīt, jo bija noteikts cilvēku skaits, kas bija atļauts, un tā, ka tas viss bija ļoti stingri. Un no bērnības atceros, kad vēl nezinot ne medību likumu, neko, kad tēvam bija medību šķirnes suņi kaimiņam, pat cik viņi visi bija mežsargi, un prasības bija mežā, lai tiktu tikai pieļautu šķirnes suņus. Ja mēs atgriežamies pie tā temata pie jaukteņiem,
Protams, tas jauktenis strādāja, nenoliekšu, ļoti labi strādāja. Un es tajā brīdī biju iegādājies takseni savu pirmo. Nu, protams, netrenēju, nemācīju, bet gājām olamedībās un saprotu, ka taksis tomēr ir pārāks tajā salās. Jo tas jauktenīts gan virzemē strādāja, gan kā dzinējs suns, gan arī alās ļoti labi cīnījās. Bet tad, kad nonāca saskarsmē rāvs, tad taksis bija pārāks. Un viņš nodzīvoja īsu, bet skaistu mūžu medībās. Protams, viņam atļāva piedalīties, pat cik viņš arī piederēja mežsargā. Jā, šim te jauktenim, ja? Jā, tieši tas jauktenīts nelēmīgi aizgāja bojā. Un tad es vienkārši kolektīvā pateicu, ka viņam vajag labu suni. Es aizbraucu uz Rīgu pie Kalniņa kunga, paprasīju, kur var iegādāties labu medību šķirnes suni. Viņš piedāvāja Latvijas dzinēju mūsu apstākļiem, kas ir ērgos teikt, protams, tur bagāts ar sniegu un visu. Un tad es tam mežsargam ar kolektīvu biedriem uzdāvināju Latvijas dzinēju. Un arī tam cilvēkam mainījās priekšstats par bezšķirnes suņiem. Tad tas ir viens no dzīves piemēriem, kad es viņam tagad uzdodu jautājumu, vai tu negribētu iegādāties tādu, kādu tev bija. Viņš pasaka kategoriski nē. Man ir dzinēja suņi. Viņš to pirmo suni uzaudzināja pa pirmo latviešu čempionu Latvijas dzinējiem. Un tā, ka viņam tie suņi, protams, labam sunim mūžs nav ilgs, viņš pazūd, viņu nobrauc, aiziet medībās bojā. Un tā, ka es varu pateikt tikai to, ka arī medību šķirnes suņi nav peļami. Nē, protams, nav liedzami. Un to, kad viņi ir sliktāki vai labāki, to spriesti ļoti tā nosacīti, jo cik labs ir mednieks, tik labs arī ir suns. Kā jūs uzskatāt, cik vispār mēs varam būt patreiz droši par ciltsrakstu pareizību un atbilstību? Teiksim, tas, kas notiek mūsu klubā, tur mēs varam būt kā droši no zināmiem audzētājiem un no zināmiem kinologiem iegādājoties suņus. Mēs varam būt droši. Teiksim, par kaut kādām mahinācijām neviens necenšas nodarboties, un tas taču grauj ne tikai prestižu un visu pārējo. Nav jau jēga uztaisīt kaut ko tādu, kā saka, viena pile daros sabojā medus mūsu. Tas arī nav vajadzīgs. Jā, bet vai nebūtu nepieciešams izveidot, teiksim, vienotu organizāciju, kas vadītu selekciju un dokumentu izsniegšanu, jo patreiz ir vairākas tādas. Jā, mums ir vairākas organizācijas. Latvija ir vairākas organizācijas, un tāpēc arī, lai izveidotu vienotu, to varētu izdarīt tikai tad, kad tas viss notiktu valstiskā līmenī. Jo, kā mēs skatāmies, mums arī medniekiem nav vienota organizācija. Mums ir Latvijas mednieku asociācija, Latvijas mednieku savienība, medniekiem LV, un pie katras šīs organizācijas ir entie klubi. Un arī viņiem ir savs viedoklis, savs redzējums, un kamēr nebūs kaut kas vienots, to manā skatījumā ir pat neiespējami panākt. Jo atceroties pašus pirmsākumus, kad viss vēl pastāvēja zem vienotas mednieku makšķernieku biedrības, kinoloģiskos sekciju vadīja speciālisti, un tas viss tika risināts valstiskā mērogā, tad arī varēja runāt par kaut ko vienotu. Organizācija bija medniekiem, vienota organizācija bija kinologiem, un ja tas būs valstiskā mērogā, tad tas ir iespējams. Patreiz arī, atgriežoties pie mūsu portāla, ir tā, ka tiek diskutēts par to, viens no piemēriem par drāthāru, vai drāthārs ir piemērots dzinējmedībām. Principā, it kā viņš ir veidots kā putnu suns, bet
cilvēki uzskata, kad viņi ļoti labi strādā dzinējmedībās. Kā jūs domājat, viņi drīkst izmantot vai nedrīkst? Nekur nav teicis, ka nedrīkst suni izmantot dzinējmedībās, bet mūsu klubā viņš ir iedalīts putnu suņu grupā. Mums ir 5 grupas, ar kurām es jūs iepazīstināšu. Tas ir laikas, dzinējsuņi, putnu suņi, alu suņi un spanieli. Un putnu sunim, acīm redzot, dzinējmedības nebūtu tas piemērotākais. Protams, kad nevar viņam liekt izsekot dzīvnieku asinsspēdu, kur viņš ļoti populāri izmanto, jo viņam labas spējas, oža un viss, un maņas, ko viņš izmanto un pieved pie veikta medījumā, tādēļ arī aprejot, iemāca apriet medījumu, aicinot īpašnieku klāt. Manā skatījumā, kad īsti varbūt labi tas nav, kad dzinējmedībās, jo suns ir drošs, pārdrošs, viņu var meža cūku savainot, kā mēs zinām, bet par to jau viss atbild īpašnieks. Ja viņš uzskata, ka viņš var piedalīties medībās, un ja medību vadītājs neliedz, protams, kad vajadzētu skatīties, kad lielos sniega apstākļos, un kur ir stirnas, tur nevajadzētu izmantot šos lielos suņus. Jo to jau visu nosaka medību vadītājs. Jo suns ir ātris, un viņš var arī ārpus termiņa. Sunim termiņa nepastāv, viņš var noķert stirnu. Un tas nebūtu tas labākais, jo īpašniekam pa visu jāatbild, un kam ir nepieciešami kreņķi kaut kādi. Kā jūs domājat, vai medību sunim būtu nepieciešams noteikti darba suņa statusu? Jā, mans redzējums būtu tāds, ka darba status medību šķirnes sunim acīm redzot tomēr vai agrāk vai vēlāk būs nepieciešams. Jo situācija tāda, ka uz doto brīdi arī es kā medību šķirnes suņu turētājs, gan arī visi pārējie, mēs ejam mežā ar parastajiem medību šķirnes suņiem, kuriem nav darba statusa tādējādi. Varbūt arī to dzīvnieku, to sunīti apdraudot viena iemesla pēc, kad dzīvnieks viņu var savainot. Un, teiksim, ja viņam būtu noteikts šis status? Ja viņam būtu noteikts šis status, tad būtu obligātās apmācības. Tad mēs redzētu, ka vienkārši iepazīstinātu dzīvnieku ar suni ar dzīvnieku, kā viņš uzvedās, bet tas visādā ziņā uz mūsu suņiem varbūt mazāk attiecās, jo tomēr tie visi medību šķirnes suņi, kuriem ir instinkts sameklēt, tai pašā laikā apriet, aizstāvēties. Azarts arī vispār? Azarts, instinkti, jā, tas viss tā pakārtot sanāk. Gribētu arī noslēgt interviju ar teiksim, tādu, kāda būtu jūsu vīzija un pēc jūsu domām, kas būtu ideāli sakārtot kinoloģija Latvijā un kāds būtu redzējums jums par šo lietu? Ideāli sakārtot kinoloģiju Latvijā viegli tas nav, bet mans redzējums būtu tāds, ka būtu nepieciešama vienota kinologa apmācības programma, kas ir obligāti, jo tādas profesijas kā kinologs nav. Tā bagāža, ar kuru mēs strādājam, tā bija vēl tikai ļoti sen apakaļ. Padomjas laikos, kas bija izstrādāti. Acīm redzot, kādreiz arī to varēs, jo cilvēki ir mēģinājuši gan pie veterinārās fakultātes izveidot profesiju kinologs, jo šeit varētu būt arī ne tikai medību šķirnes suņi. Šeit varētu būt sargu suņi, šeit varētu būt arī citi darba suņi, kas ir
ar ko nodarbojas, ko speciāli audzē cilvēkiem ar redzes traucējumiem, kuri pārvietojas zem vienota valsts profesijas kinologs. Ja. Ja kāds to uzņemtos, un šai situācijā tā varētu būt tikai valstiska organizācija, kas ar to nodarbotos, tad mēs arī varētu būt ļoti stipri, spēcīgi. Un tādējādi arī visādā ziņā gan kinologu, gan suņu apmācības būs nepieciešama. Cerams, kad kaut kas tāds arī piepildīsies. Ļoti jācer, kad arī kādam valsts vīram radīsies interese par suņiem. Viņš iegādāsies varbūt medību šķirnes un varbūt sargu suni, un tad tā interese būs valstiskā līmenī. Jo uz doto brīdi kāda tā interese ir, tāda ir. Cik ir organizācijas, cik ir intereses, cik ir klubi, cik ir viedokļi. Tālāk. Jā. Cerams, ka kaut kas mainīsies uz labo pusi. Jā, ļoti jācer. Pat cik tad tuvojas Ziemassvētki un jaunais gads, tad es novēlu visiem medniekiem nepūku un asaru. Obligāti iegādāties kādreiz arī medību šķirnes suni un izautēt. Un tad būtu vieglāk arī kinologiem strādāt, kad katrs mednieks būtu ar šķirnes suni. Un tā, kad arī veiksmi suņiem medībās un medniekiem nepūku un asaru. Paldies, kad atradāt laiku un atnācāt. Katrā ziņā novēlu arī jums priecīgas Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Lai nākamajā gadā kinoloģija iet uz augšu. Jā, gaidīsim jūs mūsu organizētos pasākumos. Uz tālāk sadarbību. Jā, paldies.